Iedevis tādus arī garšīgus virzienus, kur doties. Tagad jāuzzina tikai par to, kādu laikapstākļu gaidām. Jā, un tāpēc mums arī kolēģi Ilze ir pievienojusies līdzās, lai tad arī pavēstītu aktuālo. Labrīt vēlreiz. Labrīt. Pie mums par laimi viss ir mierīgi, bet šeit varam aplūkot visus brīdinājumus, kur šobrīd ir aktuāli Eiropā. Un, protams, visu uzmanību ir vērsta tam, kas notiek Īrijā un Lielbritānijā, jo tur tiek gaidīta viena no spēcīgākajām vētrām pēdējo gadu laikā. Un jau šobrīd ir ziņas, ka vēja brāzmas vietām piekrastē ir pārsniegušas 35 metrus sekundē. Tas gan ir no oficiālajām novērojuma stacijām. Neoficiālajās novērojuma stacijās brāzmas jau ir bijušas stiprākas par 40 metriem sekundē. Un nu jau rītam tuvojoties aizvien vairāk sāk parādīties gan kadri, gan arī video jau ar vētras postījumiem. Un, lūk, varam redzēt, kā jau priekšmeti tiek nesti pa gaisu. Jau ir pilsētas, kuras ir palikušas bez elektrības. Un, protams, ka cilvēki jau arī ir laikus gatavojušies, veikalos ir izpirkta pārtika. Ir slēgtas skolas un arī citas iestādes, un, protams, jārēķinās arī ar atceltiem avio reisiem, arī kavētu satiksmi. Nu, lūk, gana dinamiski laikapstākļi tur, un, protams, ka tuvākajās stundās viss vēl tikai turpinās attīstīties, un vējš vēl pieņemsies spēkā. Turklāt šis spēcīgais ciklons, kuram ir dots vārds Elvīns, sev līdzi nes arī gan lielu nokrišņu daudzumu, gan lietu, gan arī sniegu. Tā ka nemierīga diena priekšā Lielbritānijā un arī Īrijā, bet pie mums par laimi teju katru dienu viens un tas pats. Arī šajā rītā ir diezgan pelēks laiks, debesis pārsvarā aizklāja mākoņi, gaisa temperatūra paaugstinājusies līdz +1, +5 grādiem. Un tāda tā saglabāsies arī dienas laikā. Nokrišņi galvenokārt novērojami valsts centrālajā un valsts austrumu daļā, un arī dienā vietām gaidāms neliels lietus un iespējams slapjš sniegs. Vējš saglabāsies lēns līdz mērens, tas pūtīs no dienvidiem, dienvidē rietumiem, un gaisa temperatūra arī dienā būs līdzīga kā no rīta, mākoņu daudz, bet pastāv iespēja, ka dažu brīdi starp tiem pavīdēs kāds saules stars. Pa kādai lietus pilēs šodien nopilēs arī galvaspilsētā, gaisa temperatūra Rīgā būs ap +3, +4 grādiem, un arī brīvdienās laiks lielākoties pelēcīgs gan sestdien, gan arī naktī uz svētdienu. Daudz viet gaidāms lietus, slapjš sniegs. Naktī uz sestdienu vēl nedaudz vēsāks, bet svētdien jau gaisa temperatūra paaugstināsies dienā, sasniedzot +3, +5 grādus. Tā kā pūtīs lēns vējš, tad ir gaidāma migla, dūmaka, bet piekrastē gan vēja brāzmas būs nedaudz jūtamākas. Tur tās sasniegs 15 līdz 18 metrus sekundē, un prognozes liecina, ka arī janvāra izskaņa Latvijā lielākoties būs pelēka, bet arī silta. Šobrīd tas viss, un vārds atkal kolēģiem. Labrīt, piekdienas rītā ir 7:04, 24. janvārs. Jā, piekdienas rīts, un vēl mums dažādi temati šajā pusstundā priekšā. Asins donoru centrs lūdz iedzīvotājus palīdzēt atjaunot kritiski zemos